Jā, kur mēs kāpjam? Es domāju, vai mēs fotoaparātu nebūtu. Mēs kāpjam Trautungā 11. jūlijas 2016. gads. 9:30 no rīta. Teciņa ir šāda. Nu, bet tas ir pirmie 4 kilometri. Rādzīsim, kā ies. Kur mēs esam? Mēs esam augšā kaut kur. Mēs ejam uz Trautungas to mēli. Trautungas mēli. Grūtākais gabals laikam ir pagājis, ceram. Priekšā vēl. Dubļājums kārta. Vēl cik? 9. Stāpjām kājām? 9,5 kilometri. Jā. Vērtīgā. Šitā izskatās labs gabaliņš. Tā kā ideāli labs. Pārsvarā, jo tāpēc nefilmēju, ka grūti uzfilmēt. Nu, viss sāk izskatīties cilvēcīgi. Parasti tā kā šeit tikai bez laipas. Zinu, tik par daudz, cik jau laikam jau tur nav ķervereizie. Es gribu papakt. Kilometriem nogājām drusku vairāk par 2. Ne, mēs esam nogājuši 8,5. Nē, mēs... 2. Mums vēl ir jāiet 8,5 km. Apmēram 8,5 km. Jā. Kas mums tur priekšā? Īsti nav skaidrs, ko tas ceļš aizvedīs, bet nu visur ir zīmes. Jā, būtiņas. Tur. Tur. Jā. Jā, kur ir būtiņi mētājās, jā. Varētu mēs viņus tā joku pēc savu akteļu turisti. Ir būtiņas nepārvietā. Viņam redz pārtiku vajag laikam. Kaut kāds ciemats mistisks. Nezinu, kas te var dzīvot tādā. Kaut kāds ārprāts. Filmēsim, kā nokrīt helikopters. Pāms, tur ir gatavs. Zemē ir. Man tā viņa te līdzinās ar helikopteriem uz savu māju. Aizbraucies ar helikopteru pēc būciņām. Meklē taisnu vietu, kur nolesties. Jā. Savas mājas pagalmā arī tur viņa mājiņa blakus. Mēs tik kāpjam. Es viena pati to nevaru izdarīt. Vajag, lai man kāds palīdz. Es nevaru viena pati. Tas beigais tāds plato. Mēs vēl kāpsim tur augšā. Pēdējais grūtais kilometrs. Laikam līdz turienē. Un tad jau laikam līdzens būs pēc tam. Vai kā tur izskatās. Nav gandrīz 4 kilometri būs. Jā. Piepas cēlas. Rekus sniedziņš jau pirmais pagājām viņam garām. Un kā izskatās. Sniegi un tā. Sniegi un tā.
Nu, kur mēs esam? Uz Marsa. Es nezinu, kur. Īstenībā Norvēģijas kalnos. Pašlaik kā pa brīnum nelīst. Nu, superīgi. Jā, un tas viss tomēr ir 10. jūlijas. Lai cik jocīgi neizskatās. No turienes mēs nācām. Kaut kur tur iesim Trolltungu meklēties. Te burtiņi, tas nozīmē īsti celiņš. Nu, pirmā pauze mums kā pienā. Spīd gaisma acīs. Saules nav, bet sniegotā gaisma spīd acīs, nevar atsataisīt. Nu, tad paskaties, kur apkārt gaisma. Lēdi, sniegi. Tā, tas uz vienu pusi. Tā mēs tikai gan. Vēl augstāk, vēl augstāk. Vai nav skaisti? Tur vēl viens ezers. Tur vēl viens ezers. Un otra lieta es gribētu arī. Tā arī esam. Arī esam. Šitā nav viegli tā, kur gājēji. Kur man to paliks manas? Te arī, redz, šitais droši vien pārvēršās par milzīgu ūdenskritumi, jo lejā krauja. Kurš? Tas. Hei. Jā. Viņš vēl kaut kur uz augšu iet, kā tagad tikai pa to līniju.
Mazieši pacierīši ir jau eši pacierējuši. Jā. Kaut kāds 2,5 kilometru. Drusku varbūt vairāk. Jā. Jā. Hihihi. Jā, Nu, ot, palicis jau kāds 1,5 kilometrus. Un būsim troļu, nu, kaut kādā tungā, trotungā. List un list. List un list un list un list. Nu, tā te izskatās. Tā te izskatās, tā cilvēki kā uz mēles fotografēties. Nenormāli. Bet bērniņi drusciņi uzkavējušies, būtu saulīt sagaidījuši. Sagaidīt saulīti. Vai, Dieviņ, kādi te skati ir. Ko? Ak, Dievs, kādi te skati. Šausmas, cik tas baisi. Es vispār neesmu no bailīgiem, bet man baisi. Ak, Dievs. Tāds tonis ūdenim. Patvarēsi to. Pašlaik jau nelīst. Nu, vai ūdenī redzi to krīt, kāpēc? Pie kaut kāda kukāņa tur laikā. Jā. Jo tur balti normāli gabal. Non sarebbe per te, non di te. Ak, Dievs, pats. Nu, tā esam galā. Šitā trautungas. Jā, nu skaista vieta, viņa tāda tiešām ir. Tik to vērta. Tikai ir viens liels mīnus, tāpēc viņa pie jums. Tas man tāda liela vīkla. Nu, tā izskatās 11. jūlijā Norvēģijā pie Trautungas. Uzminiet, kas pa gada laiku 11. jūlijā šeit ir. Ir vasara, kā redzams. Pa labi sniedziņš, pa kreisi sniedziņš. No gaisa krīt viss kaut kas. Ik pa brīžam. Ir 5:30, un mēs izgājām. Mums vajadzētu būt ap 10. Ja pastaigāties pa Norvēģijas kalniem, tad ir šitā jāsaķerbies. Jā, ok. Nepaslīdi tikai. Jā, viņš ir tur aiz tā kalniņa. Un no turienes mēs nākam, tur tā. Tieši pie tāda, ka viņu redzēt nevar, jā? Nevar redzēt, jā. Tas viss ir tur lejā kaut kur, jā? Jā. Mistiski, skaisti viss. Apējam te tā.
Laikam nevarēs toties lapiņu. Nu jā. Slapš viss ir. Nu jā, te redzi, Viss pasaules slapjums gribēju savācies paiet Norvēģijā. paskatīt, bet... Jā, ejam labāk. Varbūt pa šito pusi var pagaidīt. Tāds te. Te var apiet, jā. Tikai uzmanīgi nepaslīdi. Jā, ja tāds gadījums reiz bija. Mikses netīras. Kā tad izskatās pasaules maliņā? Ak, Dievs, kāds karš. Ak, Dievs. Mēs te pa skatiem. Kādas krāsas Jā, ūdens, nu? Ak, Dievs. Kādas krāsas ūdens. Kā sauc to toni? Tonis? Jā, ūdenim. Azūrzils. Azūrzils. Varbūt azūrs. Nu, uz to pusi ir, bet vispār, nu. Ai. Azūrs. Nu, drīzāk azūrs. Ja nācies, viņš kaut tik ibrāts. Tur kāds ezeriņš. Nu, 4 kilometri un 100 metri noieti no Tungas. Vēl 6,5 kilometri apmēram. Nezinu, cik augstens ir 6, 7, 8 varbūt. Varbūt, ka pat vairāk. Nu, ko viņi tur pēstās. Jā, viss mākonīši burbuļo. Toic aizvērsies viss tas skats. Kādu laiku. Atkal pavērsies. Visu laiku. Jā, tur jau vairs ir tikai mākoņi. Priekšā ir tikai mākoņi. Labi, dodamies tālāk. Caurums debesīs, virs ezera. Visu laiku caurums. Mēs esam nogājuši. Cik mēs esam nogājuši? 6,5. Aha, 7 stāvīts būsim nogājuši. Vairāk kā 6,5 kilometrus no Troltungas. Vietas nav īsti. Forši. Reāli ziema. Ziemas ainā 11. jūlijā. Nu, jā, tuvojās vēls vakars. Dosimies tālāk.